Sveiki, skatītāji! Elīna. Ļoti liels prieks par katru cilvēku, kurš šo izvēlēsies klausīties un kuram tas būs svarīgi kaut ko no šī paņemt sev. Un cerams, mans lielākais mērķis vienmēr ir bijis, ka, ja es kaut ko vēlos pateikt, tad man svarīgi ir tas, ka no tā cilvēka kaut ko spēja iegūt. Un tāpēc ļoti liela pateicība, ka tu šeit esi un šo klausies. Ļoti liels prieks, ka tu vēlēsi saprast kaut ko vairāk par mani vai ideju, kuras vārdā šis video arī top. Šis video gan nebūs tik daudz par pašu ideju, ko sauc par Look Inside. Cik vairāk es mēģināšu ieskicēt stāstu mazliet iz savas dzīves, lai jums veidotos izpratni par to, kāpēc vispār šāda ideja top un no kurien viņa īsti ceļās un kas ir šie cilvēki, kas aiz šī stāv. Par pašu ideju īsumā ieskicējot, lai rastos tāda skaidrāka vīzija par to, kas īsti ir šī ideja, es to kaut kādā ziņā esmu nosaukusi par pašdziedināšanās platformu. Jeb tādu kustību savā ziņā vēlos. Iespējams, to pat varētu nosaukt par savu veidu kustību, ko es vēlos izveidot, kas vada cilvēkus tuvāk pašiem sev. Kas sniedz cilvēkiem metodes, zināšanas, arī fiziskos produktus un iespējams pat vēl daudz ko vairāk, arī reālajā dzīvajā vidē ar laiku, kas spēs cilvēkiem sniegt sajūtas un cita veida spektru, ieskatoties pašiem savā iekšējā pasaulē. Kas arī savā ziņā ir stāsts par manī pašu, jo kā tad šādas idejas piedzimst, ja ne no tiem, kas paši savā ziņā ir šādu ideju nesēju savā ikdienas dzīvē. Un arī pats nosaukums skatīties iekšpus jau kaut kādā ziņā veido kaut kādas domas cilvēku galvās par to, ka tas ir kaut kas dziļāks par to, ko mēs spējam ieraudzīt ar acīm. Un tas kaut kādā ziņā ir bijis mans visas dzīves vadītāja spēks. Kad vienalga, kas dzīvē notiktu, lai vai kādas situācijas, manī vienmēr ir bijis tas jautājums pašai sevī, kāpēc tas šobrīd notiek, kas man no šī ir jāmācās, kur tas man dzīvē ved, ko tas man dzīvē rāda. Un savā ziņā tas prasa diezgan lielu drosmi nepaļauties uz to, ko ārpasaule mums cenšas uzkrāmēt ar visu to, kāda šī pasaule ir. Tas prasa drosmi skatīties šajos procesos, kas mūsos notiek, bet ir jāsāk mums cilvēkiem saprast, ka mēs dzīvojam laikā, kad šos procesus īsti ignorēt vairs nav iespējams un nebūs iespējams, kad dzīves apstākļi un situācijas un laikmetu maiņa un dzīves ātrums un vērtību pazušana šajā zemē arvien vairāk cilvēks vedīs uz to, ka tas mums atkal būs jāsāk meklēt. Un tieši ar šādu sajūtu arī šis projekts top, kā tāds principā ceļvedis, jeb pavadonis, es to teiktu. Vesela sistēma, kas kalpos cilvēkiem kā pavadonis viņu ceļā pašiem pie sevis. Un, lai veidotu to spektru, jeb izpratni par to, kāpēc tāda ideja vispār ir piedzimusi un no kurienes, ja ne no manis pašas. Mēģināšu īsumā ieskicēt, vismaz mazliet iedot tādu stāstveidu formu par to, ka dzīvē pa lielam
Es šo dzīvi esmu dzīvojusi ar tādu vienu jautājumu pārsvarā, jebkurā vecumā, jebkurā dzīves situācijā. Kam šajā dzīvē patiesībā ir nozīme? Šis jautājums man ir pavadījis īstenībā visu dzīvi, un kaut kādā ziņā es tā diezgan neatlaidīgi līdz šim brīdim esmu visu laiku dzīvē meklējis, kur tad ir tā kaut kāda nozīme tam, ka mēs šeit vispār esam, ko mēs šeit īsti daram, un kas mums šeit galu galā vispār ir jāizdara. Varbūt es esmu viens no tiem retajiem cilvēkiem, kuriem ir šie jautājumi dzīvē. Es ļoti ceru, ka tādi cilvēki sāk parādīties arvien vairāk. Es vismaz gribu tam ticēt. Un, ja nē, tad es ceru, ka šī ideja, jeb tas, kādu kustību mēs ar mūsu komandu uzsāksim, spēs palīdzēt cilvēkiem vismaz paskatīties tajā virzienā. Šis jautājums, kam šajā dzīvē ir nozīme, ir spēcīgākais virzītājs spēks, kas man īstenībā ir ļāvis nenovirzīties no ceļa. Jebkura vieta vai situācija vai notikums, kas manā dzīvē notika vai bija, vienmēr man lika uzdot jautājumus par to, ko es no šī iegūstu, ko tas man šobrīd rāda, ko tas man šobrīd māca. Kāpēc tas vispār notiek ar mani? Kāpēc man jāpieredz šādas pieredzes? Kāpēc man tas vispār ir jāredz? Ko tas man iedos nākotnē? Ja mēs sākam uz dzīvi skatīties ar jautājumiem, dzīve sāk iegūt pavisam citu nozīmi. Un laikam ejot dzīves pieredzēm cauri, ejot jau no bērnības, es ar laiku tiešām apzinājos, ka jo vairāk mēs uzdodam jautājumus, jo interesantāk paliek mūsu dzīve. Un sajūtas ir pa lielam īstenībā bijis mans spēcīgākais vadītāja mehānisms, kam es nevienmēr esmu klausījusi, jo man likās, nevar būt, visu pasauli jau zina laikam labāk par mani, un tad, ko ļoti, ļoti bieži nācās dzirdēt, kad sajūtām īsti nav nozīmes. Kas, jau šodien es varu teikt, ka ir diezgan lielas muļķības. Jo sajūtas ir tas, kāpēc mēs cilvēki vispār esam atnākuši uz šīs zemes. Kādu vēseles mēs esam šeit atnākuši, lai pieredzētu pieredzes. Un šīs pieredzes mums dod sajūtas. Jautājums, vai šīs sajūtas ir destruktīvas, vai šīs sajūtas ved mūs uz augstāku pakāpienu dzīvē. Tās ir divas gluži diametrāli pretējas lietas. Un cik daudz pieredzēm, smagākām vai netik smagām mums ir jāiziet cauri, lai sāktu paši tvert spektru sevī par to, kas tad mums īsti der, kuras sajūtas ir mūsu, kuras nav mūsu, kuras mūsos ir ieliktas un kuras mūs signalizē kā mūsu intuīcija. Šajā visā pasaulē ir ļoti smalka robeža, un tajā visā pasaulē var ļoti apmaldīties. Bet es kaut kādā ziņā esmu investējis visu savu dzīvi, lai saprastu, kā tad īsti sajūta pasaule strādā. Un ar tādu mieru, kādu es šobrīd varu sēdēt pati ar sevi un ar visu to, ko es dzīvē daru un kas man dzīvē notiek, es varu teikt, ka es ļoti lepojos par to, kad es vienmēr klausīju tam, ko es jūtu. Pat, ja es citreiz nepaklausīju, es ļoti ātri sapratu, ka dzīve iesit pa muguru tajā brīdī, kad mēs nepaklausam tam, ko mēs kā intuitīvi jūtam, kas ir pareizi. Protams, ļoti smalka robeža starp to, kas ir emocijas, kas ir nervu sistēmas nestabilitāte, kas ir šoka brīži, traumu brīži un dažādi spektra pieredzes, kuras ienāk un rada sajūtas, kas ir baiļu sajūtas, dusmu sajūtas, agresijas, panikas un tā tālāk, kas ir destruktīvas sajūtas. Un sajūtas, kas sniedz mums kaut kādu laimes
brīdi. Un lielākā māksla starp šo gradāciju ir spēt šīs sajūtas izbalansēt un spēt šajās sajūtās orientēties un spēt saprast, ka dzīve viņai nav jābūt ļoti tādā grandiozā sajūtu spektrā. Es teiktu, vislabākā sajūta, ja cilvēks nonāk līdz brīdim dzīvē, kur viņš nav hiperaktīvā priekā vai abnormālā depresijā, kas ir divas galējības, jo neviens no otrs ir īsti labi un katrs viens par otru kaut ko signalizē dziļāk par to, kur cilvēkam kaut kas nav kārtībā. Bet ja cilvēkam izdodās sasniegt to punktu, kur viņš jūt prieku, bet viņam nav jāizrāda tas ekspresīvi uz āru, kur cilvēks jūt, mēs varbūt jūtam kaut kādas destruktīvas sajūtas, bet tas nenozīmē, ka mums tas ir jāizliek ārā uz citiem vai uz ārpasauli, bet mums ir jātiek skaidrībā pašiem ar sevi, ko tas man īsti signalizē un ko tas man īsti rāda. Un tā spēja saprast, ka tajā brīdī, kad mēs kaut ko jūtam, tas mums rāda, ka mums tajā brīdī ir jāiet sevī. Tas mums rāda, ka šīs sajūtas visdziļāk var saprast, integrēt un izbaudīt, tad, kad mēs viņas uztveram ar stabilitāti un mieru. Protams, visa mana dzīve caur šo pieredzi ir mani mācījusi, kā to īsti izdarīt. Tas nav vienkāršs ceļš, tas noteikti ir ļoti komplicēts un ļoti dziļas sistēmas darbs ar savu dvēseli, ar savu ķermeni, savu fizisko ķermeni, savu nervu sistēmu, savu mentālo veselību un arī citu līmeņu spektru garīgajā attīstībā, kas patiesībā ir tas, kas mums iedod šo mieru, spēt saprast pašiem sevi, to, ko mēs jūtam. Jo spēt analizēt sajūtas ir, manuprāt, viens no augstākajiem līmeņiem, ko cilvēks vispār spēj sasniegt. Ka mēs spējam saprast, ko mēs redzam, ko mēs dzirdam, ko mēs jūtam, un spēt šo arī pareizi priekš sevis integrēt savā realitātē. Ja mēs paskatāmies uz to, ka sajūtas ir cilvēks spēcīgākais magnēts, kas viņam dzīvē vispār ir iedots, sajūta ķermenis ir tas, kas patiesībā manifestē visu cilvēku dzīvi. Tas, kā cilvēks jūtās, ir tas, ko viņš savā dzīvē redzēs. Tāpēc man vairs nav jautājumu, kāpēc dzīve man trenēja saprast tieši sajūtas, jo tieši sajūtas ir tas, kas ir bijis viss mans darba spektrs, jau 10 gadus strādājot terapeitiskā skaņu pasaulē, masāžu pasaulē un smaržu pasaulē caur šādām terapijas metodēm. Tas man ir ļāvis saprast sensoriku, to, kā strādā vispār cilvēka sistēma. Un, ja neizmainās cilvēka sajūta, kas, protams, projicējās gan no mūsu zemapziņas programmām, gan no mūsu nervu sistēmas uzvilktības, jeb stresa apstākļiem, spriedzes, kas projicējās no traumām, no triecieniem, no daudz dažādu tādu 3D pasaules, ārpasaules tādu ietekmi, kas nemitīgi notiek uz cilvēku sistēmu, nemitīgā informācijas gūzma un cilvēku viedokļi, redzējumi, ārpasaules projekcijas, nemitīgās ārpasaules projekcijas, kas visu laiku cilvēku sistēmu viņas ir tendētas uz to, lai cilvēku sistēmu sistu ārā no tā, kur viņam patiesībā ir jābūt. Un lielākā māksla, ko mēs cilvēki spēsim jebkad iemācīties, ir kā šo ārpasauli nošķirt nost no tā, kas mēs patiesībā esam un kas mums patiesībā šeit kā individiem ir jādara. Ārpasaulē ir sava vieta ienākt attiecīgos brīžos, bet mums ir jāspēj saprast, kurā brīdī tam ir vieta
un kurā brīdī tam vairs nav varas par mums. Jo tagad stāsts ir par mums pašiem kā individiem un tas, kas ir mana dzīve, kā es veidoju savu dzīvi. Visas pieredzes pa lielam, ko mēs dzīvē pieredzam. Es nesaukšu konkrētus piemērus, no tā nav jēgas. Galu galā ir katrs cilvēks, mēs kā dvēseli šeit atnākam, lai pieredzētu attiecīgas pieredzes. Mēs paši šīs pieredzes izvēlējāmies šeit pieredzēt. Un, manuprāt, skaistākais ir apzināties, tad, kad mēs caur apziņu izlaižam šos procesus, ka vienalga, kas mums dzīvē notiek, lai cik smagas situācijas viņas būtu, vai vieglākas, vai varbūt vispār jums ir paradīze dzīvē. Tas ir burvīgi, man ir prieks. Tas jums ir jāzina, kad jūs izvēlējāties šo pieredzi pieredzēt. Un cik es esmu novērojis, tad, lai vai kur cilvēks dzīvē atrastos, viņā vienmēr iekšā būs tā vēlme saprast, kaut kam taču vairāk ir jābūt. Un nav nozīmes, kādas pieredzes mēs pieredzam, cik lielas sāpes mums dzīvē citreiz varbūt ir jāizjūt. Kaut kā nāk vārdi, ka gribās pateikt, kad sāpes, kam mēs ejam dzīvē cauri, jeb šīs varbūt netik pozitīvās pieredzes, kas cilvēkus ļoti dzen citreiz padoties dzīvē. Tas nav nekas negatīvs. Tas ir tas, uz ko es vēlos vērst uzmanību. Tas, kas ar mums dzīvē notiek, tas nav negatīvi. Sāpes, jeb negatīvās pieredzes, es nezinu, kā to varbūt pareizāk nosaukt, lai cilvēkiem tas varbūt vieglāk ieietu viņu saprašanā, jeb viņu apziņā. Principā, pieredzes ir vienkārši skolotāji. Un šīs pieredzes, kāpēc viņas ir tik burvīgas? Kā es saku, sāpes ir mūsu lielākie skolotāji. Man dzīvē nācies iziet lielam spektram cauri, kas ir saistībā ar vārdu sāpes. Vairāk es runāju par tādām dvēseliskām lietām, kas tiešām liek skatīties, kas īsti notiek, kāpēc? Šis jautājums, kāpēc? Un ko man ar šo visu darīt? Es kā iedrošinājumu vēlos pateikt to, ka šīs situācijas mūs māca. Viņas mūs ved tuvāk sev. Man pagāja ļoti daudz gadi, kamēr es sapratu, un ļoti, ļoti dziļš darbs ar sevi, ļoti, ļoti nopietns darbs ar sevi. Gadiem, es pat teiktu. Principā jau no bērnības, jo es vienmēr no bērnības biju tendēta uzdot jautājumus, vienmēr meklēt atbildes, izzināt, saprast. Un es vienmēr uzskatīšu, ja cilvēkā nav šī vēlme izzināt, kur es šobrīd dzīvē esmu, ko es ar savu dzīvi gribu darīt, kāpēc man notiek šādas situācijas. Spēja izzināt pašam sevi, savu dzīvi ir vērtīgākais, kas cilvēkam var būt dots. Un ar tādu mērķi īstenībā es arī šobrīd šeit sēžu, lai iedvestu iedvesmu jums. Sākt uzdot jautājumus, meklēt dziļāk. Jo tikai meklējot, mēs jebkad spēsim kaut ko atrast. Tikai mainoties un saprotot sevi dziļāk un dziļāk, ar katru slāni nāks nākamais. Tas būs nekad nebeidzams process. Un man gribās jūs iedrošināt uz to, ka ar katru to lietu, ko jūs sevī atrisinat, ar katru to lietu, ko jūs uzzinat, ko jūs iegūstat,
neapstājieties, jo tas ar to noteikti nebeidzās jūsu dzīve, un ar to nebeidzās jūsu zināšanu klāsts un iegūtās pieredzes, ko jūs varat pieredzēt. Bet tas jūs tikai aizved vēl tuvāk un tuvāk, un ar katru pieredzi un ar katru nākamo soli nonāks nākamā sīpola miziņa nost. Jo es uzskatu, ka cilvēks ir tā kā tāds uzslāņojusies sīpoliņš. Viņš noņem vienu slānīti, viņš noņem otru slānīti, un tad pamazām ar to darbu dziļāk uz savu kodoliņu mēs noņemam visas miziņas, līdz mēs kļūstam tīri. Protams, ka tas metaforiski izsakoties izklausās ļoti skaisti, bet tad, kad mēs kā dzīves būtnes nonākam šajās situācijās, kur mums tiešām ir jāliek dziļš iekšējais resurss, lai to tiešām mainītu, tiešām darītu, tas prasa abnormālu resursu no mums visiem. Taču es gribu iedrošināt to darīt, jo ar katru reizi tu kļūsti vieglāks. Ar katru reizi tu kļūsti brīvāks. Ar katru reizi tu sāc elpot dzīvē. Tu sāc elpot gaisu, kurš sāk ar katru reizi palikt tīrāks. Jo vairāk mēs sākam ieraudzīt paši sevi, jo vērtīgāk sāk palikt mūsu dzīve. Tajā brīdī, kad mēs sākam ieraudzīt lietas paši par sevi, mēs sākam saprast, kas tad īstenībā ir labi, kas nav labi. Īstenībā jau cilvēkiem baigo izglītību par to, ko darīt kaut vai primitīvi ar savu dzīvi. Jūs baigi... Ir elementāras lietas dzīvē, ko darīt. Kaut vai tāpat ūdens dzeršana, sakārtots ēšanas ritms, sakārtots uzturs, primitīvas lietas, primitīvākais, kas var būt fiziskā pasaule, fiziskais ķermenis. Tas ir primitīvākais, kas cilvēkam ir dots, lai sāktu saprast, kas vispār ir apziņa. Jo jebkurš cilvēks dziļi sevī zina, ja viņš izvēlās mazkustīgu dzīvesveidu vai netik labu pārtiku vai pat negribās saukt šīs primitīvās matērijas lietas, bet jebkurš cilvēks zina, ka tas, ko viņš tajā brīdī dara, ir priekš viņa labi vai priekš viņa netik labi. Un iekšējais darbs sākās tur, kur tu sāc uzdot jautājumus, vai es tiešām gribu savu darīt pāri ar šo, vai es gribu savu darīt labi ar šo, ko es šobrīd daru. Kaut vai tas ir ēdiens vai tā ir ķermeņa kustība, ja mēs ņemam tik primitīvas lietas. Un dzīvē tiešām viss ir tieši tik vienkārši, ka sakārtojot šīs it kā primitīvās pamatlietas, tas pat ir vērtīgākais, kas cilvēkam iedod lielāko sajūtu par savu dzīvi. Jo šīs bieži vien vienkāršās lietas ir tas, kas būvē visu mūsu dzīvi. Un mums nav jābūvē superlielas idejas vai vēl sazin kas, ko cilvēki tik neizdomā par un ap savu pasauli, lai mēs justos laimīgi vai lai mēs justos veseli. Dzīve nav tik sarežģīta, kā mēs viņu sarežģījam. Visa šī pasaule ir radīta kaut kādā ziņā, viņa šodien ir tik ļoti jau uzradīta, tāda, kas cilvēku tik ļoti ir aizvedis tālu no sevis, ka mums liekas, ka mēs vairs nespējam būt laimīgi, kad mums vairs nav ne disciplīnas, ne tādas veselīgas attieksmes pret sevi, pret savu ķermeni, pret savu dzīvi. Mēs ļaujamies vairāk īstermiņa baudām nekā ilgtermiņa rezultātam. Un tas ir īstenībā ļoti liels mans dzīves spektrs. Es kaut kā dabiski vienmēr dzīvē vadījos pēc tā jautājumu, kam tad ir nozīme, un es vienmēr šo nozīmi liku tam, kas man ilgtermiņā iedos rezultātu. Es vienmēr zināju, ja es rūpēšos par savu ķermeni, es būšu vesela, es vienmēr spēšu strādāt, es vienmēr spēšu būvēt, es vienmēr spēšu būt resursā.
Es vienmēr zināju, ja es kustēšos, man vienmēr būs enerģija. Un visi tie brīži, kad to negribējās darīt, es tam veselīgi vienkārši kāpu pāri. Es parunājos ar sevi, es mēģināju saprast, kā es īsti jūtos un kāpēc man negribās šobrīd kaut ko darīt, kāpēc es daru sev pāri ar kaut kādām lietām, darbībām, kas es ļoti skaidri zinu, ka nenāk par labu ne manam ķermenim, ne manai mentālajai veselībai un kopumā manai dzīvei. Un galu galā, kad mēs nonākam šajās situācijās, kur mums ir izvēles, mums visu laiku dzīvē ik uz soļa ir izvēle. Mums ik uz soļa ir dota izvēle darīt kaut ko vai nedarīt. Un cilvēks vēl joprojām ir uz šīs zemes ar savu brīvo izvēli. Un jūsu brīvā izvēle aizved pie tā, kas jums šobrīd dzīvē ir, vai kas jums šobrīd nav. Un tur jau tā lieta, kad cilvēka esībai ir vislielākā nozīme. Mēs visu laiku dzīvē ārpasaulē mēģinam atrast kaut kādu jēgu, kur viņa nekad nebūs. Mēs visu laiku cenšamies kaut ko meklēt, pilnveidot, darīt. Mēs nekad neļaujam sev atslābt un vienkārši būt. Un tajā brīdī, kad mēs sapratīsim, ka mums ir jāļauj sev vienkārši būt, un ka tas, kad mēs ļausim sev sajust pašiem savu esību, sajust to, kā tu jūties, spēt veselīgi analizēt to, kur tu varbūt dzīvē kļūdies, ko tu varbūt dari pareizi, ko varbūt netik pareizi. Spēt paskatīties uz savu dzīvi no malas, lai saprastu, kas ir tas, ko tu gribi paturēt priekš sevis un kas ir tas, ko tu gribi mainīt priekš sevis. Manuprāt, nav nekā skaistāka, kā izzināt sevi. Un ar šādu domu, ja godīgi, es arī uzaugu visu savu dzīvi. Līdz šim brīdim, protams. Man visu laiku bija vēlme saprast, ja man ir kaut kādas veselības problēmas vai kaut kas notiek ar ķermeni. Es vienmēr biju viens no tiem cilvēkiem, kas neskrēja pie ārstiem un nerisināja tagad sekas. Es noteikti biju viens no tiem cilvēkiem, kas sēdās rokās ar grāmatu un mēģināja saprast, kas notiek. No kurienes tas nāk. Kāpēc tas notiek, ko tas man signalizē, ko tas man rāda, kas ir šie bloki, kas man izraisīja ķermenī sāpes vai kas man dara pāri. Un jo vairāk es sāku ieguldīt šo laiku saprast savu ķermeni, jo vairāk es sāku saprast sevi. Es vienmēr esmu teikusi, ka mūsu ķermenis ir spēcīgākais instruments, kas mums ir iedots uz laiku, lai caur viņu mēs spētu atrast sevi. Lai caur viņu mēs spētu atkal atgriezties pie sajūtas, kas mēs īsti esam. Viņš mums ir iedots, lai mēs viņu izzinātu. Mēs dzīvojam šo fantastisko dzīves pieredzi, un es vienmēr esmu uzskatījis, ka dzīve kaut kādā ziņā cilvēkam ir dāvana. Un tieši smagākās pieredzes ir mūsu vislielākā dāvana. Jo šīs pieredzes mūs ved uz fantastisku pieredzi, ko mums dzīvē neviens nekad neatņems. Šīs pieredzes mums palīdz tik ļoti augt dvēseles sistēmā.
Es pat teiktu, ka dzīve ir kā tāda augstskola. Tā nav skola vai bērndārzs. Mēs šeit kā dvēseles esam atnākuši, lai iegūtu brīnišķīgu spektru ar pieredzi uz to laiku, kas mums šeit ir dots. Un mēs nezinām, cik mums ir dots laiks, lai mēs šo pieredzi realizētu. Un ir diezgan muļķīgi neiestāties par sevi, ir diezgan muļķīgi nedarīt kaut ko sevis labā, savas dzīves labā, savu mīļo cilvēku labā, jo mums pa priekšu iet ego. Ir diezgan muļķīgi nodzīvot dzīvi, nespējot saprast un sajust pašiem sevi, nespējot būt kontaktā ar sevi, nespējot saprast savu ķermeni. Jo vairāk mēs esam kontaktā ar ķermeni, jo mazāk ķermenis slimo. Jo vairāk mēs pievēršam uzmanību savam ķermenim, jo vairāk tas sāk ar mums miedarboties. Jo vairāk mēs to saprotam, jo veselāks viņš paliek. Jo vairāk mēs meklējam bloku iemeslus, jo vairāk mēs risinam savus mentālos sastrēgumus, jo vairāk mēs risinam savus fiziskās ķermeņa problēmas, jo vairāk mēs risinam savus, teiksim, smalkā plāna problēmas, dzimtas problēmas, enerģētikas problēmas. Pa lielam cilvēkam ir jāsāk saprast, ka viņa ķermenis ir viena energosistēmas mašīna. Un jebkurš bloks cilvēka ķermenī, jebkurš sastrēgums, jebkura slimība, jebkuras sāpes, jebkuri mentālie bloki, jebkuras programmas, jebkuras zemapziņas signāli ir cilvēkā ielikta programma, kuru var izmainīt. Ļoti, neteiksim, ātri, varbūt nē, bet atkarīgs, cik dziļi cilvēks iet, jo principā to var izmainīt šādi. Bet tas prasa savu veidu ļoti dziļu apziņas līmeni, lai līdz tam nonāktu, bet galvenā doma, kas no šī ir jāsaprot, ir tas, ka cilvēks bija pietiekami spēcīgs, lai savā dzīvē kaut ko salaistu grīstē, vai nu savu veselību, vai nu savas finanses, vai nu attiecības, vai jebkuru citu dzīves spektru, tad cilvēks ir pietiekami spēcīgs, lai to vai nu salabotu, vai nu uzceltu no jauna. Mēs dzīvojam šo dzīvi, un mēs visu laiku pieļausim kaut kādas kļūdas, mēs klupsim, tas ir normāli, mēs esam tikai cilvēki. Bet labā ziņa ir spēt saprast to, ka mūsu lielākā spēja ir nolikt malā prāta konstrukcijas, lai saprastu, ka, ja mēs izdaram kļūdas, mums ir vieta tās labot. Ja mēs sevi saslimdinājām, mums ir vieta saprast, kāpēc mēs to izdarījām. Kāpēc mēs sevi tik ļoti nemīlam, ka mēs ļaujam savam ķermenim slimot? Kāpēc mēs nespējam ieraudzīt, ka citi cilvēki ir mūsu spoguļi? Kāpēc mēs negribam ļaut sev sajust to, kas patiesībā ir dzīve? Kāpēc mēs negribam saprast, kas mēs esam? Kāpēc mēs netiecamies saprast, kas ir mīlestība? Kas ir kaut kas augstāks? Tad, var sakot, kāpēc mēs necenšamies saprast dievišķas vērtības un to, ka šajā dzīvē pastāv arī kaut kas augstāks. Protams, ņemsim vērā arī to spektru, kā es vienmēr esmu teikusi, kad cilvēka sistēma, jeb dvēseles sistēma ir pietiekami sarežģīta, lai par to nespētu vispār, to nav iespējams aptvert. Citreiz pat vienas dzīves laikā, vairāku dzīvu laikā. Bet tas noteikti ir temats, par ko ir vērts runāt, un ko ir vērts saprast, ka mēs šeit dzīvojam, lai pieredzētu ne jau fiziskā ķermeņa labsajūtu, bet dvēseles pieredzi.
Mēs šeit dzīvojam, lai spētu miedarboties ar citiem cilvēkiem. Mēs šeit esam, lai spētu savienoties atkal viens ar otru, nevis viens ar otru iet ragos, kas notiek lielākoties visā sabiedrības spektrā. Un katra kļūda, ko mēs pieļaujam, katra situācija, kas liek mums ļoti kaut ko dzīvē mainīt vai mainīties, principā jau tas liek mainīties mums pašiem, jebkas, kas mums notiek, vienalga, cik spēcīgā spektrā arī šīs lietas notiktu. Tas viss mūs ved uz attīrīšanos mūsu pašu dvēseles sistēmā. Tas viss ved mūs uz tuvāku izpratni par savu iekšējo pasauli, par to, kam šajā dzīvē ir vērtība, par to, kā tas ir dzīvot pēc savas sirds vēlmes, nevis pēc tā, ko mūsu prāts uzprojicē kā īstu un patiesu, kas beigās viena liela ilūzija. Kā es saku, šī dzīve vispār ir viena liela ilūzija. Galvenais ir izveidot to ilūziju, kurā tev patīk būt. Jo kādu dienu jau šis raidījums tāpat beigsies, un mums visiem, un ir vismaz forši apzināties to, kad mēs darījām visu, lai šo dzīvi nodzīvotu ar sajūtu spektrā ļoti krāšņu pieredzi, ar to, ko mēs iekšēji, katrs pats mēs iekšēji zinām, kas ir mūsu sapņi, ko mēs vēlamies pieredzēt, ko mēs vēlamies iegūt, ko mēs vēlamies radīt, ko mēs vēlamies sajust. Es no visas sirds ticu, ka pilnīgi visi cilvēki sevī dziļumā zina, ko viņi grib. Un zina vismaz, ko viņi vēlās sajust savā dzīvē. Galvenais, lai tam ir jēga apakšā, kas spēj iekļaut tajā visā arī citus cilvēkus un spēj katra cilvēka dzīvi padarīt mazliet labāku. Tie ir kaut kādā ziņā mani tādi galvenie dzīves vadītāji mehānismi, kad es vienmēr esmu vadījusies pēc šāda principa. Ja es kaut ko daru, tātad ar to man ir jāspēj izdarīt kaut kas labs arī citu cilvēku dzīvēs. Ja es kaut ko daru, tad tam ir jābūt ar pozitīvu pienesumu. Jo tikai tad tu iegūsti jēgu. Tāpēc kaut kādā ziņā es vēlos iedrošināt cilvēkiem paskatīties uz savu dzīvi mazliet ar gara un dvēseles acīm. Vai tiešām mēs dzīvojam šo dzīvi, lai darītu lietas, kas mums nepatīk? Vai tiešām mēs dzīvojam šo dzīvi, lai nepiepildītu to, ko mēs sen esam gribējuši? Es saprotu, ka šī dzīve ir pietiekami grūta un kaut kādā ziņā dzīvē sarežģītā spektrā, bet viņa ir sarežģīta tikai tāpēc, ka mūsu prāts tā ir uzkonstruēts. Jo vairāk caur kaut kādām iekšējām pieredzēm es vados vēl joprojām, jo darbs ar sevi nekad nebeidzās un viņš nekad nebeigsies. Viņš tikai paliks ar katru reizi arvien interesantāks. Bet tas, ko es ar to gribēju teikt, kad ar katru reizi tu saproti, ka nekas jau nemaz nav tik sarežģīti. Mēs paši sarežģījam dzīvi. Dzīve pat par sevi nav sarežģīta. Tas, ka mēs sarežģījam procesus un lietas paši ar savu prātu, nenozīmē, ka pati dzīve ir kaut kādā ziņā pret mums vai ka viņa nav skaista, jo dzīve ir skaista. Un skaistumu piedodam mēs paši. Tātad, ko mēs paši daram ar savu dzīvi, lai tā būtu skaista? Kā mēs runājam, kā mēs sevi nesam, kā mēs sevi izpaužam, kā mēs sevi mainam, ko mēs daram, ko mēs nedaram citreiz. Un kas ir tas, kā es gribu dzīvot, lai es tiešām justos tā, kā es vēlos justies, lai es redzētu to, ko es vēlos redzēt. Tie ir ļoti svarīgi jautājumi. Kā es vēlos dzīvot, lai es savu dzīvi redzētu tā,
lai es savu dzīvi sajustu tā, kā es tiešām viņu vēlos sajust. Jo galu galā brīdī, kad mums pienāks laiks doties prom no šejienes, ar ko tad mēs beigās aiziesim no šīs dzīves? Mēs aiziesim ar sajūtu spektru, ko mēs šeit būsim piedzīvojuši. Ar visām kļūdām un iegūtajām pieredzēm, kuras vai nu mēs būsim atrisinājuši, vai izgājuši, vai neizgājuši. Tas būs dvēseles sajūtu spektrs un pieredze būs tas, ar ko mēs aiziesim. Un tāpēc ir diezgan vērtīgi citreiz aizdomāties par to, vai es šobrīd izdzīvoju to dzīvi, kuru es tiešām vēlos izdzīvot, lai tad, kad es no šejienes aiziešu, es tiešām lepotos ar sevi, kad es no šejienes aizēju. Ar tiešām skaistu pieredzi un ar to, ko varbūt cilvēki pat vēl pēc tevis atcerēsies. Jo principā, ko cilvēki atcerās? Tās ir sajūtas. Tas ir tas, ar ko es sāku šo visu ierakstu. Kad sajūta pasauli tas, kā mēs patiesībā dzīvojam. Man dzīve kaut kādā ziņā, man patīk teikt šādi, ka man dzīve kaut kādā ziņā ir spējusi uzdāvināt bagātīgu spektru ar pieredzi, lai es spētu pietiekami labi saprast cilvēkus, ieraudzīt cilvēku programmu paternu, zemapziņas programmas, zemapziņas traumas, spēt saprast arī, kas notiek ar veselību, kas notiek ar cilvēciskajām attiecībām un tā tālāk un tā tālāk. Šī pieredze bijusi manā gadījumā diezgan liela spektra. Un kaut kādā ziņā caur arī savu darbu, kurus daru ikdienā, ko es pirms brīža minēju. Tas viss man ir iedevis ļoti, ļoti lielu spēju saprast tieši cilvēku sajūtu pasauli. Tas man viss ir devis lielu spektru saprast daudz par to, cik liela nozīme ir iekšējai pasaulē, par to, cik patiesībā iekšējai pasaulē ir vislielākā nozīme. Tas svarīgākais, ko mans darbs patiesībā 10 gadu garumā man ir iemācījis, ir, ka tad, kad cilvēks saskarās ar savu iekšējo pasauli, tev ārpasaule sāk vairs īsti. Tev viņa liekas, tev viņa sāk šķist neinteresanti. Tajā brīdī, kad cilvēks sasniedz savu iekšējās izglītības līmeni tādā spektrā, ka viņam sāk palikt interesanti bez ārpasaules. Es domāju, ka tas ir ļoti skaists līmenis, kur nonākt, jo es arī varu pieminēt to kā vienu no aspektiem pati par sevi. Tas darbs ar sevi manā dzīvē man ir bijis tik dziļš un nopietns, kad man tiešām ir interesanti ar sevi. Man nav problēmas būt vienai, man nav problēmas daudz ko darīt bez citiem cilvēkiem. Es mīlu cilvēkus, es ļoti labprāt iedarbojos ar viņiem. Bet tas, cik ļoti tu droši jūties savā iekšējā pasaulē un cik droši tu jūties stabili stāvot pats uz savām kājām, cik ļoti tu esi attīstījis to mīlestību sevī, pašam pret sevi, un līdz ar to pret citiem cilvēkiem. Galvenokārt pret sevi, tā mīlestība pret sevi jau ir tā mīlestība pret citiem. Tas ir tas, kas cilvēkiem ir jāsaprot. Tas ir tas, kā visvienkāršāk atrisināt attiecību problēmas. Sāc iemīlēt sevi un tad paskaties, kas notiek. Un tā, tas ļoti ātri atsijā vai ļoti ātri izmaina. Ir tikai 2 varianti, kas notiek tajā brīdī, kad mēs sākam mīlēt sevi, tajā brīdī, kad mēs sākam strādāt ar sevi. Tas ir spēcīgākais spogulis, kas parāda, kas mūsu dzīvēs ir īsts un kas nav īsts. Un ir tikai 2 varianti, kas var notikt jebkurās cilvēciskajās attiecībās un cilvēku mijiedarbībās tajā brīdī, kad cilvēks strādā ar sevi. Vai nu šie cilvēki arī sāk mainīties, vai nu šie cilvēki pazūd no mūsu dzīves. Ir tikai 2 varianti. Jo ļoti liela daļa cilvēki nav kaut kādā ziņā spējīgi gribēt
mainīties. Es nezinu, kāpēc. Man tas vienmēr licies diezgan jocīgi, jo man liekas, kāpēc mēs dzīvojam, lai mēs būtu tādi, kādi mēs vienkārši esam un neko nemainītu un neko nekad dzīvē neizdarītu ar kaut kādām dzīves vērtībām. Mēs nespējam, cilvēki nenodefinē savas dzīves vērtības un nespēja pēc viņām vadīties. Man vienmēr ir bijis skaidrs manas dzīves vērtības, un man šīs vērtības stāv augstāk par jebko citu. Ja manā dzīvē sāk nākt lietas, kas neatbilst manām dzīves vērtībām, šīs situācijas un šie cilvēki ļoti ātri pazūd no manas dzīves. Un nevis tāpēc, ka es esmu ļauna, vai tāpēc, ka man neinteresē kaut kas, vai kad es nezinu, kā cilvēku ego vēl varētu šo iztulkot. Es esmu tik tālu jau no tā, ka es pat vairs nezinu, man liekas smieklīgi, kā cilvēki cenšas iztulkot citu cilvēku dzīves, bet nepaskatās paši uz savējo. Tas ir tāds labs atgādinājums. Beidziet skatīties uz citu cilvēku dzīvēm, sāciet skatīties uz savējo. Jums paliks diezgan interesanti, un tajā brīdī jums paliks arī vienalga, ko citu cilvēku sāks domāt par jums, vai ko runās par jums, jo galu galā jau tas ir par viņiem pašiem. Un šī pieredze, ko es dzīvē esmu pieredzējis līdz šim, gan caur darbu, gan caur iekšējo darbu, viņa man vienmēr kaut kādā ziņā ir vedusi saprast dzīvi. Un bija viens posms, kad es dzīvē nonācu līdz punktam, kur es sapratu, ka jebkura pieredze mums patiesībā māca to, kas ir šī dzīve. Par ko viņa īsti ir. Jo tādos zemākos kritienos, zemākos punktos, lielos triecienos, ļoti sarežģītos veselības aspektos, kas notiek ar mums vai ar kādu citu, tie tādi smagākie dzīves brīži parasti ir tie, kas mums parāda dzīves patiesās vērtības. Jo tie brīži, kad mums kaut ko dzīvē noņem vai nonullē, parasti ir tie brīži, kad mēs saskaramies ar to, kam dzīvē ir vislielākā jēga. Un tad mēs atskāršam to, kā tad mēs līdz šim esam īsti dzīvojuši, un vai mēs tajā dzīvē, ko mēs esam nodzīvojuši, esam kaut ko pazaudējuši vai tieši pretēji ieguvuši. Un kas ir tas, ko mēs esam pazaudējuši, un kas ir tas, ko mēs esam ieguvuši. Tāpēc es vienmēr vērsīšu uzmanību uz to, ka mums ir jāspēj ar apziņu skatīties uz dzīvi, lai mēs savā prāta apsēstībā neaizietu ceļus, kuri beigās mūs tik laimīgus nemaz nepataisīs. Un būt laimīgam un būt apmierinātam ar savu dzīvi arī ir izvēle. Un viņai nav vajadzīgi gadi vai mācības vai kārtējie kursi, lai saprastu, ka tu šajā brīdī pats izdari izvēli par to, vai tu esi laimīgs vai tu neesi laimīgs. Mēs katru sekundi izdaram izvēli, un nav tādas pagātnes. Tas, kas notika jau pirms mirkļa, jau vairs nav. Un kaut kādā ziņā arī tāda nākotne nav. Ir tikai šis brīdis, un šajā brīdī tas ir vienīgais brīdis, kurā mēs spējam uzdot sev godīgi jautājumu, vai es esmu ar tiem cilvēkiem, ar kuriem es gribu būt, vai es pieredzu to pieredzi, kur es gribu pieredzēt, vai es jūtu tās sajūtas, kuras es vēlos just, vai es dzīvoju to dzīvi, kur es gribu dzīvot. Un ja tas šajā brīdī tā nav, tad sāc meklēt tieši šajā brīdī, kā tev tur tikt. Un nekad nepadodies to meklēt. Es nekad nepadevos meklēt, lai cik sūdīgi man citreiz negāja. Un es zinu, ka cilvēkiem iet traki. Un kā mums visiem, mēs visi esam vienā laivā. Nu, kā saka, nav jau atšķirīga problēma, ir tikai vienkārši atšķirīgs tās izskats. Mēs visi esam vienā un tajā pašā laivā. Ar mums visiem notiek viens un tas pats. Varbūt tikai kaut kādā
sāpju spektrā un intensitātē citādāk. Bet beigās gala produkti, kas no tā sanāk, ir vieni un tie paši. Gan mūsu programmās, gan mūsu traumās, gan mūsu dzīves redzējumā. Un kaut kādā ziņā man gribās vienmēr domāt, un kaut kā man vienmēr no bērnības arī ir bijusi tā sajūta, ka cilvēkam šī dzīve ir iedota kā dāvana. Un šī dāvana ir jāspēj izvērst pieredzē, teiksim tā. Kas tajā brīdī, kad mums arī būs jāatstāj šī vieta, spēs tev iedot to sajūtu, ka tu tiešām esi darījis visu, ko tu esi varējis, lai šo dāvanu būtu pateicīgs par šo dāvanu, kas tev tika dota. Cik daudz cilvēkiem es uzlaboju dzīvi, cik daudz labus darbus es izdarīju, cik daudz labus vārdus es pateicu, cik daudz es ieguldīju savā ģimenē, cik daudz es ieguldīju sevī, cik daudz es ieguldīju tajā, lai piepildītu to, ko vēlās mans sirds, nevis uzprojicē ārpasaule un mans prāts. Sirds ceļš ir tas, ko es personīgi vienmēr esmu gājusi, lai cik ļoti visa pasaule ir bijusi pret mani. Un kaut kādā ziņā bija viens arī posms, kad man nācās atskārt, ka ne jau pasaule ir pret tevi, bet tev savā iekšējā pasaulē bija kaut kas, kas tev lika domāt, kad pasaule ir pret tevi. Un tur jau tā lieta, mums visiem liekas, ka kaut kas visu laiku ir pret mums, bet tā nav taisnība. Ja mums liekas, ka kaut kas ir pret mums, tātad mēs paši esam pret sevi, jo nekas nav atdalāms. Šī dzīve, neviena lieta, neviens cilvēks un neviens notikums nav sagadīšanās. Šī dzīve ir viens liels organisms, un šī dzīve esam mēs, jebkas, kas ir mūsu realitātē, jebkas, kas notiek mums apkārt, esam mēs paši. Tātad, ja mums liekas, ka kaut kas notiek pret mums, tātad kāpēc tu esi pats pret sevi? Ko tu savā dzīvē dari tādu, ka tas tev liek just sajūtas, ka kaut kas ir pret tevi? Kāpēc tu pats iestājies pret sevi? Un šie ir tie jautājumi, ko pa lielam es īstenībā visu mūžu esmu risinājusi. Lai iedod tādu ieskatu par sevi, kāpēc es šobrīd šeit sēžu un runāju par lietām, dzīves vērtībām un dzīvi kā tādu, par mums pašiem, par sevi, par dvēseli. Tikai tāpēc, ka tas ir viss, ko savā dzīvē esmu šķetinājusi, analizējusi un mēģinājusi saprast. Caur grāmatām, caur pieredzēm, caur praksēm, caur jautājumiem, caur praktisko dzīvi. Es ļoti daudz visu to, ko es esmu mēģinājusi saprast. Esmu daudz likusi pārsvarā praksē. Es esmu viens no tiem cilvēkiem, kam nepatīk, teiksim, izlasīt grāmatu un pateikt, es tagad baigi zinu kaut ko. Es uzskatu, ka es neko nezinu, ja es nespēju to dzīvē pielietot. Es vienmēr esmu bijusi pa dzīvi praktiķis, kā man patīk tā teikt. Ja es vēlos kaut ko saprast par savu ķermeni, tātad es daru konkrētas lietas, lai saprastu, kā mans ķermenis strādā. Un tikai darot lietas, tu saproti, kas tev dara un kas tev nedara. Kas tev patīk un kas tev nepatīk. Tikai izlasot grāmatu, tu saproti, tev patīk šī informācija vai tev nepatīk. Un vienmēr lietas apzinātu domāšanu tajā, vienalga, kuras lietas tu dzīvē izvēlēs darīt, kaut ko ar uzturu, kaut ko ar zināšanām, kaut ko ar ķermeni, kaut ko ar garīgo pasauli, kaut ko ar jebkādu citu pasauli, zināšanām. Vienmēr liec tajā savu spektru un spēju domāt līdzi. Es ceru, ka arī no šī tu spēsi paņemt to, kas rezonē ar tevi. Mana
galvenā doma un vēlme vienmēr ir bijusi, ka vienalga, ko es saku, vai arī, lai kāds būtu mans dzīves redzējums, cilvēka galvenais uzdevums ir paņemt no tā, kas rezonē ar viņu. Un pārējo izdzest. Tas nav. Vienmēr no katra cilvēka, no katrām zināšanām, no katras pieredzes mēs paņemam tikai to, kas dara mums. Tas ir vieglākais ceļš, kā dzīvot. Un nesāk domāt par to, kas tavuprāt nebija tur pateikts pareizi, kāda starpība. Kāda ir nozīme tam prāta mehānismam, kurš sāk cilvēka sistēmā darboties, tad, kad ar viņa viedokli vai viņa redzējumu kaut kas nesakrīt. Ja kaut kas nesakrīt ar tavu viedokli, vienkārši ej no tā prom. Ja tev to tik ļoti negribās izzināt vai iedziļināties vai saprast, ir jāspēj atšķirt un paņemt viss tas, kas ar tavu sistēmu salējās, teiksim tā, kas tādā krūzītē, tā kā krūzīte ar vāciņu, salējās, vienkārši saliekās kopā. Jā, mana sistēma, mana nervu sistēma šo akceptē, man patīk šī informācija, es viņu spēju ēst, man viņa iet viegli iekšā, viņa ir forša. Man patīk šie cilvēki, man patīk šīs situācijas. Esi tur, kur tev patīk būt. Tā ir vieglākā dzīves schēma. Un tad tev arī neradīsies liekas prāta konstrukcijas par to, kas nav īsti ok, jo tu vienkārši nebūsi tur, kur nav kaut kas priekš tevis ok. Un tā ir kaut kādā ziņā šī iekšējā izglītība spēt sevi analizēt, spēt sevi saprast, spēt sevi sajust, spēt būt kontaktā ar savu ķermeni, ar savu psihi, ar savu garīgo pasauli, kas varbūt ir mazliet sarežģītāk un ne tik ļoti pazīstama cilvēkiem, bet tas ir kaut kas, uz ko cilvēkiem ir jāsāk iet, jo no tā mēs neizbēgsim, no tā cilvēki vairs neizbēgs. Jo garīgā pasaule ir cieša saistība. Es vienmēr esmu pat uzaugusi ar šo konceptu sevī, ka garīgajai pasaulē ļoti cieša saikne ar cilvēku sistēmu, ko viņš izdzīvo šeit uz zemes. Materiālā pasaule nav atdalāma no garīgās pasaules, tāpat kā garīgā pasaule nav atdalāma no matērijas. Viņas ir viņas iet roku rokā. Un nav jānodala viena ar otru. Viņas ir jāspēj savienot un jāsaprot, ka matērija nekad nespēs sniegt to, ko garīgā pasaule, un garīgā pasaule nekad nespēs materializēt lietas, kamēr mēs nesapratīsim, kā to integrēt matērijā. Es saprotu, ka šis ceļš ir ļoti sarežģīts un iespējams daudz cilvēku pat nesapratīs, ko es šobrīd saku. Bet ir jāspēj saprast, ka ir kaut kādas pamatvērtības, kas vispār būvē šo dzīvi. Un šīs pamatvērtības ir garīgā sistēma, kas ir cilvēkā pašā. Un šī garīgā sistēma cilvēkam pašam ir jāatrod sevī. Un šī dievišķuma apziņa par to, ka mēs katrs pats jau esam daļa no Dieva. Un ja mēs esam daļa no šī augstākā aspekta, tad ir vērtīgi staigāt pa šo pasauli ar to apziņu, kad arī citi ir tādi. Es vienmēr savā darbā, kad es biju vēl ļoti jaunos gados, bet es atceros, ka šī sistēma jau manī strādāja. Es bieži vien, līdz ko man bija jāsaskarās ar klientiem, pirmā doma manī bija, kad man bija vēl ļoti liels problēmas, gan ar pašapziņu, gan ar pārliecību par to, ko es daru savā darbā, kamēr man nācās izaugt savā pieredzes spektrā un drošības sajūtā pašai sevī. Tas, ar ko es vadījos pie šiem cilvēkiem, bija viens vienīgs jautājums. Pie manis šobrīd ir atnācis Dievs. Kā tu gribi strādāt ar Dievu? Es katru cilvēku uzlūkoju kā dievišķu būtni, un ja viņš pie manis ir nonācis, tad mans uzdevums ir izdarīt labāko, ko es varu. Jo, ja mēs paskatāmies, kad šī ir filma, kas kaut kādā matricā ierakstās, iedomājies, tev būtu iespēja šo filmu paskatīties, vai tev patiktu redzēt šo filmu?
Vai tev patiktu tas, kā tu domā, vai tev patiktu tas, kā tu kusties, vai tev patiktu tas, kā tu dzīvo un kā tu redzi šo dzīvi? Un ja atbilde ir nē, tad es ļoti vēlos tev aicināt beidzot sākt apsēsties ar sevi un mazliet pārunāt, lai saprastu, kur tu gribi virzīt savu dzīvi un kur tu gribi doties. Šī dzīve ir pārāk skaista, lai mēs viņu izniekotu. Viņa ir pārāk vērtīga, lai mēs dzīvotu nemitīgās pagātnes sāpēs vai šausmīgi smagās mentāla programmās, kuras mums principā neļauj dzīvot. Viņas mūs iesprosto krātiņos, un mēs domājam, ka mēs esam brīvi, jo mēs varam iziet ārā pelpot svaigu gaisu, bet tas, ko izdara mūsu prāts, ir kaut kas citreiz pat šausmīgs ar mūsu dzīvēm. Un tas, kad mums ir iluzora brīvība, nenozīmē, ka mums ir brīvība sirdī, jo brīvība sirdī parādās tikai tad, kad mēs sākam ļaut sev elpot, tikai tad, kad mēs sākam ļaut sev būt. Tajā, kā mēs gribam sevi redzēt, tajā, kā mēs gribam virzīt savu dzīvi, kā mēs gribam saprast savu dvēseli, kā mēs gribam saprast jebkuru notikumu mūsu dzīvē, jebkuru cilvēku mūsu dzīvē, jebkuru mūsu pašu iekšējo resursu un triggeru un netik foršu programmu, mijiedarbību mūsu dzīvēs, kas notiek ar mums pašiem. Un tas, ko es esmu vienmēr darījusi, es vienmēr esmu meklējusi, lai vai kā man dzīvē būtu gājis, vai kas būtu noticis, un nav svarīgi. Es vienmēr meklēju instrumentus. Tas, kas man dzīvē palīdzēja tajā brīdī justies labi. Nav svarīgi, cik zemi mēs nokrītam, ir svarīgi, ko mēs tajā brīdī daram. Un es vienmēr savu ceļu meklēju caur mūziku, caur meditācijām, caur dabu, caur kaut kādā ziņā arī caur savu darbu. Mans darbs bija ļoti liels iemesls, kā es sevi vispār dzīvē izcēlu. Mans darbs bija kaut kādā ziņā mans glābējs, es pat teiktu. Jo viņš ir salīdzinoši priekš manis, mans darbs ir ļoti, ļoti vērtīgs, un tas, ko sniedz cilvēkiem, man ir ļoti, ļoti liela misijas apziņa pret katru cilvēku, kurš pie manis nonāk, un ļoti liela atbildība pret katru cilvēku, kurš nonāk manās rokās. Un šis darbs man ļoti iemācīja ieraudzīt caur šiem cilvēkiem sevi. Šis darbs man iemācīja tikt galā ar savām emocijām. Šis darbs man iemācīja tik daudz vērtīgas lietas, kas nospēlē ļoti lielu lomu manā dzīvē. Tāpēc mans aicinājums ir dariet savu darbu. Vienalga patīk jums vai viņš nepatīk. Īstenībā pat nav nozīmes, bet galvenā nozīme ir tam, kā jūs pret to izturaties. Jo bieži vien jūsu pašu attieksme jūs aizvedīs līdz kaut kādiem lēmumiem dzīvē. Jūsu pašu attieksme aizvedīs līdz kaut kādiem rezultātiem dzīvē. Jūsu attieksme ir tas, jūsu izvēles un attieksme ir tas, kas izveidos to, vai jums dienas beigās būs gandarījums par to, ko jūs šodien esat izdarījuši. Un visas tās mazās lietas, ko mēs izvēlamies dzīvē darīt, tas nav par lielām lietām. Mums nav jādara grandiozi ceļojumi vai pieredzes vai seansi vai jebkas cits, ko mēs meklējam dzīvē, lai kaut kādu savu dzīves kvalitāti paceltu. Mums patiesībā nav viss šis lielais tik ļoti vajadzīgs. Varbūt kādreiz ir, un cilvēkiem to ļoti vajadzēs. Es to ļoti labi apzinos, ka cilvēkiem šīs pieredzes vajadzēs.
lai sāktu saprast sevi, lai sāktu uziet uz šī ceļa. Jo mēs visi sākam caur praksēm un citiem cilvēkiem saprast, kā atrast savu ceļu. Un par to ir šī platforma, kad par to ir šī ideja skatīties iekšpus, kas nevis māca cilvēkus dzīvot, bet kas māca cilvēkiem paskatīties uz dažādiem spektriem, dažādām zināšanām, dažādām pieredzēm, dažādiem stāstiem, kas palīdz cilvēkam pašam aiziet uz ceļu, kur viņam ir jābūt. Pieredze ir viss, kas mums ir dots. Un galvenais, ko man gribās ar šo visu pateikt, ir veidojiet pieredzi, kas jums pašiem liks būt gandarītiem par to, kā jūs dzīvojat savu dzīvi. Iet sirds ceļu, es būšu godīga. Tas nav vieglākais ceļš, bet tas viennozīmīgi ir vienīgais jēgpilnais ceļš. Iet sirds ceļu patiesībā ir tas, kā es esmu vadījusies visu savu dzīvi. Un tas ir pats galvenais, ko man gribās arī jums pateikt. Lai ietu savu sirds ceļu, jums nāksies saskarties ar dažādām pieredzēm un šķēršļiem un pārbaudījumiem un visu to, kas ir nepieciešams, lai mēs pie sevis nokļūtu, visu to, lai mēs, viss, kas ir nepieciešams mums, mūsu pieredzē, lai mēs nonāktu tuvāk savam sirds ceļam un savai dvēselē. Tam visam ir tiesības būt, tam visam ir nozīme būt, katrai pieredzēji ir milzīga nozīme būt mūsu dzīvēs. Tāpēc nekad nesūkstaties par to, kāda ir jūsu dzīve, bet vienmēr skatieties uz to, ko jūs ar šo dzīvi varat izdarīt. Vienmēr skatieties uz to, kā jūs varat būt labāki. Un vadieties pēc tā, ko jūs vēlaties un jūtat kā pareizi priekš sevis un savas dvēseles, jo beigās tas būs vienīgais, ko būs nozīme. Tas, kā jūs, cik skaisti dzīvot šo dzīvi un cik daudz nebūsim tie, kas vairo pieredzes, kas nekur neved. Būsim tie, kas vairo pieredzes, kas spēj dot pienesumu mums visiem. Jo ejot sirds ceļu, ja drīzāk vienkārši klausoties sevi un arvien vairāk saprotot sevi, arvien vairāk attīrot sevi un savu dzīvi no visa liekā, kas mums citreiz pat nav vajadzīgs. Jo vairāk mēs kļūsim tīri un brīvi, jo vairāk mēs sapratīsim, cik vienkārši un īsti viss ir. Jo īstāk un patiesāk mēs kļūsim paši pret sevi, jo skaistāk šī dzīve paliks. Un jo vairāk cilvēki tādi paliks, jo vieglāk mums visiem būs dzīvot. Jo skaistāk šī dzīve sāks izvērsties. Tāpēc es mazliet jau, tāpēc es nobeigšu ar to, kad ar savu veidu vēlējumu nepadoties nekad nepadoties meklēt to, kas jūs esat. Mainīt to, kas jūs neesat. Meklēt pieredzes, meklēt sajūtas, kas ļauj jums ieraudzīt, kad ir cita pasaule. Neiesprūst tajos šaurajos koridoros, kas rada jūsos sajūtas, kas jūs iznīcina, bet tieši skatīties tur, kur jūsu sajūtas plešās un ielpo svaigu gaisu un spēj jūsu dzīvi izveidot par kaut ko fantastisku. Sāksim skatīties tur, kur ir nozīme skatīties, un beigsim acis vērst tur,
uz to ārpasauli, kurai ir jādara savas lietas, bet sāksim skatīties uz to, kas ir jādara mums pašiem. Izmainot sevi, mēs izmainīsim savu pasauli. Kāds gudrs cilvēks man reiz pateica, ka vispirms sāc ar sevi, tad ar savu ģimeni, tad ar saviem draugiem, tad ar savu komūnu, tad ar savu darbu, tad ar savu valsti un tikai tad ar pasauli. Galu galā viss sākās mūsos, un jo vairāk mēs gribēsim iepazīt sevi, jo skaistāk mūsu dzīve paliks. Un esiet drosmīgi, jo šim ceļam vajag drosmi, šim ceļam vajag vēlmi kļūt par kaut ko labāku, kā jūs esat jau šobrīd. Kļūt par kaut ko vēl labāku. Esiet drosmīgi un dzīvojiet savu dzīvi.